Tas tu beigās, tas čalis, ja? Viņš ir viens no aktīvākiem šajā pusē. Kristian, hallo! Kā iet? Satraucoši. Nu, kā ir dažādības festivālā šodien? Diezgan silts, teikt. Bet, stress pilni, jo dažreiz krāsas nedara, ko tu gribi, lai viņas dara. Bet, tu noslauki un tu uzzīmē vēlreiz. Es laikam nojaušu, kas ir attēlots šajā te šobrīd jūsu grafitī mākslā, ja vienkārši mākslā. Dailes skatuve. Ok. Un kā vispār šis festivāls tapa, varbūt var pastāstīt nelielas aizkulisēs, cik ilgi gājāt uz šo? Cik ilgi gājāt uz šo festivālu, cik ilgi gatavojāties, mēnesis? Ļoti labs jautājums, bet mēs jau... Šis iniciāli mums ideja reāli radās pagājošajā rudenī, es precīzi neteikšu, kurā laikā, bet mēs sēdējām, domājam, grafitī festivāls būtu ļoti fantastiska ideja, un tīpaši iekļaujot līdzdalību un vienlīdzību un dažādību un visu to, jo savu veidā ziņā grafitī ir brīvība un izteikšanās, kas ir dažādība un tā tālāk. Un jā, tad es teiktu, godīgi, kopš pagājušā rudens līdz tagad, tad 5, 6 mēneši, 7. Ok, paldies. I'm sorry. I know you're a volunteer from Hong Kong. Hi. How are you in Latvia? How was Sweden? I think it's a very nice place here. It's so different from Hong Kong, while we have all the concrete jungles and stuff, and you have trees all around, and it's really, really comfortable staying here. Yes, and maybe question about the volunteering in Latvia. Why you choose like Latvia and Mums Pētera Pasaule organization? Yeah. Well, there are a lot of volunteering work camps around the world, but then it's the first time I heard about Graffiti Art Festival, and that's why I chose to join this festival. Yeah. Perfect, and good luck. Thank you. Thank you so How nice. Čau, meitenes, kā iet? Labi, ļoti labi. Kā vispār grafitī festivālā, kā izdomājāt savu ideju? Es nezinu, mums vienkārši uz tā dēļa, kas mums radošais, mums vienkārši šī ideja. Mēs sākam zīmēt un tā arī aizgāja. Un kā šodien laikapstākļi vispār noskaņojums šodien uz šo visu pasākumu? Ļoti, ļoti labi. Viss labs. Vai pirmoreiz zīmē grafitī? Jā. Un kā patīk vispār? Jā, vienkārši grūti nedaudz to baloniņu noturēt, dažreiz ir jau piekstas roka, bet tā. Kad es atnāku, te ir dažādas krāsas baloniņi. Šis ir Made in Italy. Parasti rakstīts Made in China. Šis no Itālijas, tā kā Sara Perčetiamo. Un šeit dažādas krāsas. Tātad grafitī māksliniekam katram iedot plus mīnus sava krāsa, lai pēcāk varētu arī forši izstādi uztaisīt. Man tarbs gan ir bišķī pa mazu, tā kā, bet ir diezgan ērti, es gribētu teikt. Un daži jaunieši izvēlējuši nevilkt tārpus, jo tomēr tās drēbes, kuras varbūt nav tik ļoti svarīgas un saucamās mājas drēbes, bet es esmu ieradies diezgan tīrās drēbēs un man nācās uzvilkt pilno kostīmu, lai tomēr manas jaunās botas un manas apģērbs man nesasmērētos. Ejam tālāk un skatāmies, šeit ir tāda diezgan, es teiktu, pat diezgan jau reāla grafitī māksla. Augšā šeit ir, varētu teikt, ka negrūties 100 kājas varbūt tās. Pajautāsim, kas varbūt ir jūsu māksla. Kā ir? Kāda ir radās šī ideja varbūt tās? Mēs vienkārši, mēģinām darīt visu savā stilā, katrs savā, tā lai, kā būtu savādība un viss tas. Un pirmoreiz zīmējat? Nē, es kāds 3 vai vairāk gadus atpakaļ, nelegāli tā, bet. Bet tā ir māksla. Paldies, mīļš, paldies, meitenes, lai veicās. Ejam skatīties tālāk, Zana, kas notiek, un tik tiešām jāsaka ļoti daudz organizācijas, daudz jauniešu, daudz īstenībā jāsaka arī kolektīvi pievienojuši šajā dažādības festivālā, lai vienotos vienam mērķim, lai parādītu to, ka mēs esam iekļaujoša sabiedrība, ka mēs visi dzīvojam vienā līmenī un nav viens labāks par citu. Un skatīsimies, šeit ir kārtīgi puišu komanda. Tik pajautāsim, kas te ir pa mākslu un kāds ir plāns puišiem. Čau, puiši! Kā iet? Kāds šodien plāns jūs? Mūsu plāns ir apvienot 2 valstis, Itāliju un Latviju, tā kā mums ir ciemiņš no Itālijas. Mēs apvienojam Itāliju un Latviju. Mēs zīmējam čusku, kas iet caur picu, un beigās mums būs kakis. Ja vēlaties, varētu vēlāk atnākt, redzēt rezultātu. Super. What's about you? So yeah, I'm from Italy. I'm here in Latvia since 8 months. I'm here with AFS, so studying abroad programs. Sarkans.
Bet vai nav māksla? Interesanti, ļoti interesanti. Tas ir tāda pieredze, kas, kur citur neiemācīsies un neiegūs. Redzu, un es domāju, ka tu nākotnē, kad tev būs skaista māksla, nedomājot vidi jāveicina, tad tu būsi meistars šajos jautājumos. Tieši tā. Mēs esam divas biedrības, kas pārstāv neparastos cilvēkus. Balsts invalīdu biedrība neparastie cilvēki un biedrība ābols. Jā, tā kā mūžīgie bērni, kas ir. Līdz ar to Vita deva mājienu, ka var, un mēs izdomājam, ka vajadzētu. Ja runa ir par dažādību, par integrāciju, tad man liekas, šis ir ļoti labs veids, vispār māksla labs veids, kas ļauj cilvēkiem satikties kopā, un pa lielam tu var runāt daudz ko. Bet tavi darbi saka pa tevi, vai ne? Šajā gadījumā. Lūk, un tā mēs šeit esam. Festivāls Krāsa bez robežām, ļoti dažādi darbi, arī iztaigājām mēs te visus. Kā vispār vērtē, ka tie, kas mēģina pirmo reizi, sanāk labi? Es domāju, ka jā. Ir cilvēki, kuriem ir varbūt bijuši jau kaut kādas iepriekš zināšanas, to var arī uzreiz redzēt, un šīs, pieņemsim, meitenes ļoti patīkami pārsteidza. Viņas teica, ka viņas nekad nebija tā kā turējuši baloniņu rokās, bet, pieņemsim, pasties, kāds raksts ir acīs, ka viņš tā forši izplūs no konkrētas ietiņas, tagad varēs redzēt viņu darbībā. Hot! Liekas, ka jau cilvēks gadiem iepriekš zīmējis. Okay. Tā kā viss ļoti labi. Dažādība. Jā, tas ir mums atbalstīja. Atradām vienu no galvenajiem organizatoriem šī projekta, šī festivāla. Eva, stāsti, kā šī ideja radās un cik ilgi viņa, teiksim tā, vārījās? Īstenībā tā ideja radās Vitai noteikti. Viņa izstāstīs to full story, ja viņa kaut kur noķersiet. Bet tā ideja brieda, man liekas, jau kopš pagājušā gada rudens. Es atceros, man liekas, tā bija kaut kāda pirmā reize, ka viņa, mēs varētu par dažādību un ielikt iekšā grafiti. Un tad viņa aizbrauc kaut kādām apmācībām un atbrauc jau mājās ar iesāktu projektu. Un tad mēs te esam. Jā, un varbūt var izstāstīt aptuveni, plus mīnus loģiski, droši nezināsiet precīzi, cik daudz komandu šeit ir. Dzirdēju no Hongkongas, no Itālijas, no Islandes, no Lietuvas, rītīgi dažādība. Jā, mēs esam ļoti trāpījuši tajā dažādības punktā. Jums ir dažādi cilvēki, dažādi vecumā, no dažādām sociālajām grupām. Principā, you name it, you got it. Tā kā komandas mums ir, man liekas, šodien 18 vai 19? Man liekas, ka 19, jo viens mums palika pāri, tā kā cits vēl varēs uzīmēt pa 2 lāgi. Jā, un vēl jautājums, kā ar laiku trāpījāt? Mums te pusotras nedēļas mums bija sniegs tāds, ka varēja pikoties, bet jums tā paveicās. Jā, mēs pasūtījām laiku iekšā projektā, ierakstījām papildus finansējumu, šautauts Latvijas meteoroloģijas dienestam, jā, un Brīča kungam. Nezinu, ļoti labi notrāpījām gan ar pasākumu, gan ar cilvēku skaitu, kas ir pieteicies, ļoti novērcies. Ļoti labi par šo pat. Viņš teica, 3 krāsas, es nesaku zināt.